Pirms nedēļas Jelgavas Zemgali pamatīgi sakoda LBL debitants Turība. Šoreiz Zemgalā viesojās Latvijas Universitātes basketbolisti. Un skaidrs, ka Vāris Krūmiņš otrais zaudējumu rūgtajā pīrāgā kost nevēlējās. Zemgale spēlē pret Latvijas Universitāti bija sagatavojuši pārsteigumu Ārturu Brūniņu. Zīmīgi, ka savā debijas mačā viņam bija iespēja atrādīties bijušajam trenerim no Barona laikiem Mārtiņam Zībartam. Spēles sākums rādīja, ka šoreiz Rīgas komanda mājās grib doties ar uzvaru. Žans Pēners ar meistarīgu pauzi iekaro Zemgales grozu, tādējādi palīdzot komandai visu laiku saglabāt nelielu pārsvaru. Otrās ceturdaļas sākumā, pateicoties līderi Bergmaņa, 2+1 Zemgale izvirzās vadībā. Kalvs Krūmiņš neprecīzs no trīnīša, bet pie bumbas pirmais Jēkabs Rozītis, kurš arī gūs 2 punktus, nedaudz, bet pakāpeniski palielinot savas komandas pārsvaru. Otrajā puslaikā mājinieki gan saglabāja 5 līdz 7 punktu pārsvaru, taču Universitātes komanda visu laiku turpināja mīt uz papēžiem. Izšķirošās izrādās pēdējās 10 minūtes, kurās Jelgavnieki lēnām, bet tomēr salauž studentu pretestību. Savā grozā viņi ļāva iemest vien 7 punktus un ar tādu aizsardzību netika galā pat Zībarts. Zemgales komandai pārliecinoša uzvara 81-58. Ar Brūniņu šī komanda var spēlēt tikai labāk, nevis sliktāk. Noteikti Zemgale bija šī spēlē favorīts un viņiem bija daudz lielāka resursa un daudz lielākas iespējas variēt gan ar sastāvu, gan spēles ziņā. Spēles rezultatīvākais spēlētājs Ilmārs Bergmanis, kura kontā 20 punkti, 13 tači un 12 bumbas zem groziem Jēkabam Rozītim. Latvijas Universitātei 19 punktus sameta Edmunds Tukišs. Latvijas basketbola līgas virsotnē joprojām valda VF juniors un Liepājas Lauvas. Komandas, kas vēl joprojām nepazīst zaudējumu rūgtumu. Ventspilnieki saglabā 3. pozīciju, kamēr Jelgavnieku uzvara pār Latvijas Universitāti paceļ tos uz kāroto augsto 4. vietu. Debitantu duelī šonedēļ labāk izrādījās turībnieki, tādējādi studenti un valmierieši vēl ir vienīgie, kas nav sajutuši uzvaras prieku. Bilbao basketa ar Jāni Blūmu priekšgalā pagājušās nedēļas vienīgajā spēlē ar 89-71 izcīnījis svarīgu uzvaru pār 10. vietā esošo Malagas Unicaja. Šis panākums ļauj Bilbao klubam pakāpties uz augsto 6. vietu Spānijas čempionātā. Jānis laukumā devās uz maiņu un 23 nospēlētajās minūtēs pretinieki grozā sabēra 11 punktus, savāca 1 bumbu zem groza un izdarīja 2 precīzas piespēles. Arī mūsu piespēļu virtuoss Kristaps Valters pagājušā nedēļā aizvadīja 1 maču, bet atšķirībā no Jāņa, Fuenlabrada ar 81-90 zaudēja pašreizējiem līderiem Caja Laboral un noslīdēja uz 9. vietu kopvērtējumā. Kristaps 23 minūtēs guva 11 punktus, izcīnīja 2 bumbas zem groziem, kā arī izpildīja 9 rezultatīvas piespēles, kas pagaidām ir viņa sezonas rekords. Andris Biedriņš un Golden State Warriors NBA sezonu ir iesākuši ļoti veiksmīgi, izcīnot 2 uzvaras pēc kārtas attiecīgi pret Houston Rockets un Los Angeles Clippers. Diemžēl vakarnakt izbraukumā nācās atzīt čempionu Lakers pārspēku. Andris produktīvāko sniegumu nodemonstrēja mačā ar Houston Rocketiem, kad guva 8 punktus, savāca 11 bumbas zem groziem. Viņam arī 1 rezultatīvu piespēli. Basketbola apskata klasika šoreiz lielā mērā veltīta ļoti agri no mums aizgājušajam Kristapam Kambalam. Un vienlaicīgi dažādās zāles vietās un dažādās lomās varenā Bertānu dinastija. Kristaps Kambala pretinieku paviršību soda ar neapturamu slamdanku. Grozā netrāpā Andris Pogiņš, toties bumbu savās rokās atkal ņem Kambalu un ar neticamu spēku dzen to cauri stīpai. Kambala saņem tālu piespēli no Kiseļeva un īsā laikā vēlreiz kliedz bumbu Lainera grozā no augšas. Uzvaru jau mēs bijām varbūt mazliet ātrāk pelnījuši. Mēs gribējām tomēr vairāk izcīnīt uzvaru nekā katrs individuāli nospēlē. Ceļu uz savu pirmo panākumu Vāris Krūmiņš un Ko sāka bruģēt jau ar spēles pirmajām minūtēm, kad viens pēc otra uzbrukuma smailē neapturam bija Gatis Melderis, Sandis Samoliņš un Kambalu nemazāk veiksmīgi zem groza spēja aizstāt jaunais Ilja Miroņenko.
Ar fantastisku precizitāti jau pirmajā ceturdaļā panākuši 15 punktu pārsvaru, valmierieši demonstrēja neredzēti izcilu sniegumu arī aizsardzībā. Pilnīgi neutralizēdami LBL rezultatīvāko spēlētāju Edgaru Teteri, kā arī citus vadošos spēlētājus Fejerbergu un Kalninu. Lainer līderis, kurš no spēles realizēja tikai 7 metienus no 17, pamatoja to ar saspēles vadītāja Edmunda Valēko aiziešanu no komandas. No tiesas uz godu to vakar spēlēja visi laukumā nākušie Valmieras Rūjienas spēlētāji, bet par autoru vēsturiskajam 100 punktu grozam kļuva Uģis Vītiņš, kuru pustālais metiens pirmo reizi sezonā valmieriešiem ļauj sasniegt trīsciparu skaitli uzbrukumā. Līdz ar pēdējām sekundēm pa grozu vēl met Andris Pogiņš, un tad pirmo reizi kopš atgriešanās basketbola augstākajā sabiedrībā ar triumfā paceltām rokām gavilē Valmieras Rūjienas komanda. Man īsti negribas pat domāt par to, kur un vēl runāt. Kā lai jums īsti pasaka? Aizdītā nedēļa nebija īpaši veiksmīga priekš mums. Cerams, ka vismaz top 5 varoņi mums uzlabos somu. Piektajā vietā Zemgales līderis Bergmanis viens pats izrobo Latvijas Universitātes aizsardzību un caurgājienā ar kreiso roku ieliek 2 punktus ar sodu. Ceturtajā vietā Jahovičs un Keins. Gatis sarežģītā situācijā zem pretinieku groza atrod brīvo Keinu, kurš satracina grozas īpašu slamdangu. Trešā vieta šoreiz strelniekam. Kazivs ūdenī viņš izpeld caur liepājnieku ūdeņiem un noslēdz puslaiku ar seriāli nereālu metienu. Top otrajā vietā, kas nebijis, mēs nevarējām to neielikt. Mūsu pretinieki Milaknis aizskrien ātrajā, nogādā bumbu Kalnietim, labomba, superdanks Leišu Mērcē. Un pirmā vieta šajā nedēļā Dairis Bertāns pēc Parahauska aizsaka iedod tādu konfekti Arķomam. Viņam saldumi garšo. Smeķīgs trieciens grozā no augšās! Paskatieties debesīs. Vai tas ir putns? Vai tā ir lidmašīna? Nē, tas ir Supermens Andris Biedriņš. Mūsu šīs nedēļas seja 3 aizvadītajos NBA mačos vidēji spēlējis. 21 minūti, iemetis 8 punktus un, protams, kā jau Supermens darīs to, ko viņš prot vislabāk. Lidojas pakaļ bumbām. 7,5 bumbas vidēji mačā zem groziem. Domāju, jūs man piekritīsiet. Nav labāka kandidāta uz Supermenu vietu kā Andris Biedriņš. Bet pēc 7 dienām jauna nedēļas seja, jauni automodelīšu čempioni. Bet par to nākam pirmdien. Atā!